No 1. aprīļa Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ieviesusi izmaiņas maksas pakalpojumu cenās. Kā uzsver ārstniecības iestādē, sadārdzinājums skar tikai daļu pakalpojumu un saistīts ar pieaugošajām izmaksām. Cenu izmaiņas attiecas uz aptuveni 18,5% pakalpojumu. Visvairāk tās skar ārstu speciālistu konsultācijas, kuru cena pieaugusi vidēji par aptuveni 10 eiro. Diemžēl tā ir. Dzīve piespiež to darīt. Protams, ka mūsu slimnīca nav vienīgie. Visas slimnīcas pārskata cenas regulāri, un cik man zināms, tad arī liela daļa no šī gada ir palielinājusi cenas. Cenu pieaugumu galvenokārt nosaka pašizmaksas kāpums vairākos būtiskos komponentos. To vidū remontdarbu izmaksu pieaugums, medikamentu un medicīnisko materiālu sadārdzinājums. Slimnīca cenšas mazināt cenu kāpumu, efektivizējot darbu, plānojot kabinetu noslodzi un ārstu grafikus. Pretējā gadījumā pakalpojumi būtu vēl dārgāki. Mums slimnīcai ir jāspēj sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem, pieaug cenas medikamentiem, materiāliem, kas tiek izmantot. Galvenais iemesls ir šeit cenu pārskatīšanai, tas ir inflācija. Maksas pakalpojumi veido ap 14% slimnīcas ieņēmumu, bet lielākā daļa finansējuma joprojām nāk no valsts. Vienlaikus slimnīca norāda, ka valsts finansējums šogad ir samazinājies. Mums konkrēti arī šajā gadā, 26. mums tāpatās kā citām slimnīcām, vienīgais izņēmums ir Rīgas lielās slimnīcas, kurām pieaug valsts finansējums. Mums viņš samazinājās, tāpat kā citām slimnīcām. Un faktiski sanāk tā, ka tie pacienti, kas maksā par pakalpojumiem, realitātē viņi nosedz to starpību, ko valsts nepiešķir slimnīcām pakalpojumu sniegšanai. Slimnīcā cer, ka gada otrajā pusē varētu pieaugt valsts finansējums ambulatorajiem pakalpojumiem. Tas samazinātu rindas un pacientu līdzmaksājumus. Mēs joprojām līdz šim, kā tas ir bijis, pamatā visi pakalpojumi tiek sniegti pa valsts naudu, un tikai neliela daļa ir pa maksu. Tā ir iespēja vienkārši ātrāk saņemt šo pakalpojumu. Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis ir pieejams slimnīcas mājaslapā.